Jā, šodien mums ir kārtējā saruna komplimentu mēneša ietvaros par un ap klientu apmierinātību, par un ap klientu servisu. Un šodien mums ir ciemos Gunts Mints no Liepājas autobusu parka, precīzāk Liepājas autobusu parka valdes priekšsēdētājs. Jā, tieši tā. Man šī saruna liekas ļoti interesanta, dēļ tā, ka pirmkārt jums ir ļoti, ļoti daudz apkalpošanas vietas, ar to saprotot, ka ir daudz autobusi, kuri braukā riņķī pa dažādām vietām, un ir ļoti daudz arī apkalpošais personāls, vadītāji, kur iespējams tur mainās, un līdz ar ko tie izaicinājumi es pieļauju, ka ir gana daudz. Varbūt par ieskicēt, teiksim, kas ir tas, ar ko jūs saskarieties? Jā, es pilnīgi piekritīšu tev pēc būtības. Tad arī, man liekas, ka tomēr tas sabiedriskais transports jau pēc pasažieru pārvadājuma ir ar diezgan lielu savu veidu specifiku, ar ko kas atšķirās diezgan būtiski no kaut kādas tās pašas mazumtirdzniecības vai no cita pakalpojuma vai servisa apkalpošanas. Ja, ja mēs skatāmies vienkārši kaut tikai no tā paša apjoma, tad mēs globāli mūsu koncerna ietvaros gada laikā veicam 20 miljonus kilometrus, kas nozīmē, laikam noteikti daudz zinās, kad apkārt pasaulē ir 40,000, tad tu padomā, cik reizes mēs apgriežam tas ir gadu laikā. Protams, būtu labi, mērķiem jābūt cēliem, es nešaubos, ka mēs varētu arī to izdarīt mēneša laikā, bet pagaidām tas notiek gadu laikā. Ja skaties, un arī no tām vienību skaita, mums ir ļoti daudz cilvēku, kas ikdienā tieši nodarbojas ar mūsu klientu apkalpošanu, jo pēc būtības mūsu autobusi, 4 no rīta izbrauc no bāzes un atgriežas atpakaļ kaut kur ap 2 naktī. Tad pēc būtības ir kaut kāds varbūt 2 stundas, kad viņi tā kā neapkalpo mūsējos klientus. Ja. Un autobusu vadītāji tā ir viena sadaļa, kur, protams, viņi ir tāda mūsējās seja. Kur ir seja un kur attiecīgi daudziem mūsu klientiem asociējās vispār ar visu Liepājas autobusu parku, tā varētu teikt. Ja. Tas ir viņa galvenais saskarsmes punkts. Principā, priekšā viņš tur apsveicinās, neapsveicinās, ja tā kā vajag biļeti. Protams, bet tā ir liela un būtiska sadaļa, bet tā nav tā visa sadaļa, jo pēc būtības viss jau sākās jau ar to pašu plānošanu, kad ar organizāciju, ar tiem pašiem cilvēkiem, kas uztur autobusus kārtībā. Ja atnāk no rīta, pieņemsim šofers un nav pretī autobusu, tad pa kādu mēs klienta servisu varam runāt, ja nevienam neaizbrauc pakaļ. Ja nav loģistikas cilvēki, kas realitātē saplāno, lai aizbraukt cilvēkam pakaļ veiksmīgi, tad arī visdrīzāk cilvēks pasažieris nebūs priecīgs. Ja? Un vadītājs nešaubos ir ļoti nopietna un ļoti svarīga mūsu uzņēmuma seja. Un attiecīgi, ja mēs skatāmies no tā standarta, protams, tas ir sākās nevis ar iekāpšanu, sākās jau, kā minēja, kā minimums ar to, kad reāli cilvēki, kad autobus ierodās laicīgi, kad kāpjot iekšā mūsējais šofers ir pieklājīgs, laipns, smaidīgs, novēl foršu dienu, varbūt pasaka kādu joku pastāst, un attiecīgi, tas arī rada tādu papildus tādu servisu, jo tā pamatlietai, kas pamatlieta ir nogādāt cilvēkus droši un ērti, kur viņiem vajag tajā laikā, un tad attiecīgi tas viss servis jau ir tas, kas nāk pa virsu tam visam, kad pamatlietām, ka tu esi laicīgi nokļuvis, tā kā no A uz B, ka tu esi nokļuvis droši, un tad ir tā sajūta, ko reāli te nopēc par to, kamēr tu esi autobusā, ka autobus ir, tīrs, kad autobusā ir pieejams internets, Wi-Fi, kad autobusā ir patīkama klimata apstākļi, kad autobus pats par sevi ir jauns, drošs, aprīkots ar visām drošības jostām, un kas, man liekas, ir diezgan tāda svarīga situācija, redzot pēdējā laika apstākļus. Un tomēr tas, ka tu vari justies droši, forši, labi, tas arī gala dienas beigās atspēlējās uz tādu foršu kvalitīvu pakalpojumu. Jā, tu ļoti labi norakstoji visu to klientu pieredzi, sākot no to, kā viņš pērk biļeti, cik viņam ērti nopirkt, un tad viss brauciens, un tā kā tu saki, vadītājs tikai ir viena daļa svarīga, bet principā tas viss kopums. Forši, ka jūs to visu ziniet, jūs to visu domājat, kas ir tas veids, kā jūs to mēriet. Jo skaidrs, ka ir
tas, teiksim, kā jūs to vēlētos redzēt, un tad ir kaut kāda realitāte, kāds patiesībā notiek, kas ir tie veidi, kā jūs tam sakojat līdz, kā jūs mērījat. Pēc būtības, tagad komplimentu mēnesis ir viens no teiksim, labajām tādām mērokliņām. Ja? Man liekas, ir ļoti forši un patīkami redzēt, cik daudz cilvēku ir ļoti, teiksim, apmierināti un velta ļoti labus vārdus mūsējiem attiecīgi vadītājiem, autovadītājiem, gan arī tam transportam un visam pārējiem. Tas ir viens, ja, bet kas man ļoti pašam patīk nežēlīgi tajā komplimentu mēnesī, kad paskatoties uz atsauksmēm, var ļoti labi redzēt, kad sabiedrisko transportu un autobusu izmanto gados jauni cilvēki. Tu redzot pēc stila, kā cilvēki kā raksta, tu redzi, ka tur standartā tie bieži ir vai nu bērni, vai nu skolnieki. Ja? Un tas arī forši tādi, labi, es saprotu, ka no vienas puses viņi ir ielikti autobusā, jo viņiem varbūt nav iespējas braukt ar mašīnu, bet jautājums, vai tas nav no otras puses, kad realitātē mainās arī paudze, ka mainās paudze, kas iet uz tādu vairāk uz zaļāk domājošu, uz tādu, kas maina to būtību, kad tev, lai pārvietoties, tev nevajag obligāti transportu. Jā, tu vari pārvietoties, atstāt mazāku pēdu uz pasauli. Ja? Jā, protams, ka gala rezultātā tam pakalpojumam ir jābūt super vienkāršam, ērtam, ja? Kā tu pareizi minēji, sākot jau no biļetes iegādes, ja? Beidzot ar to, ka realitātē tev tur nav jāiet 50 km līdz pieturai, ja? Tā kā tam ir jābūt pārdomātam plānojumam un vēl kaut ko. Ja? Bet, tas komplimentu mērķis, man liekas, arī parāda forši arī to auditoriju, kā no vienas puses, kas man tā kā priecē. Ja. Protams, ka šis nav vienīgais. Ja. Tad, protams, ka mums ikdienā ir darbs ar mūsiem darbiniekiem, ja kā tad mēs gribam redzēt to servisu, ja. To laipnību, formu un teiksim, to sagaidāmo rezultātu, ko cilvēks sagaida. Ja. Un, protams, ka tas ir ļoti būtiski arī no visiem klientiem, no mūsējiem pasažieriem, kas kāp iekšā, ir arī svarīgi. Tā kā, ja viņi nāk ar pozitīvām emocijām, otra puse atdod pozitīvās emocijas, ja, un gala rezultātā tu dabū tādu uzlādē savai enerģiju, ja, kas man liekas dažreiz trūkst. Ja. Šis precīzi, jā, kāpēc arī, teiksim, mums liekas, tas komplimentu mēnesis ļoti svarīgs, ka tas, ko mēs sakam, tā nav tikai pakalpojumu sniedzēja puse, ja, tā arī ir pakalpojumu ņēmēja puse. Un tā kā tu saki, ja cilvēks iekāpa autobusā pozitīvs, viņi apmierinās ar foršām lietām, un abiem ir laba diena, jā, visi ir priecīgs, un caur to arī vērojam to labo. Nevis, ienāk tās dusmu puķis, ja, un tad, principā, puse autobusa vēl dzird, ja, un tad, principā, visiem diena ir. Un tas, ko tu minēji par tām auditorijām, par tiem jaunajiem cilvēkiem, es tā mazliet ieskatījos tajos komentāros ar vienu acu, un tad man bija divi pilnīgi savā atšķirīgi, bet man liekas ļoti kolorīti, teiksim, komentāri, kur viens bija, krievu valodā, ja, kad tu un tāds kārtīgs, krievu vārds beigās, ja, bet ar pozitīvā nozīmē, jā. Un tad otrs bija, man liekas, kad bija cilvēks, kurš bija šausmīgi priecīgs par to, kad vadītājs bija ieraudzījis kamenīti un ar rokām paņēmis un viņu palaidis ārā. Ja? Man liekas, kur var būt vēl labāks novērtējums, ja, kad pamana tādas nianses, ja, un tā kā novērtē. Bet arī tas, ko tu saki, teiksim, par tām paudzēm, es pilnīgi piekrītu. Es līdzīgā veidā, es esmu arī diezgan pēdējā laikā pārgājis no savas mašīnas uz sabiedrisko transportu, bet tam bija tāds viens liels lūzuma punkts tajā brīdī, kad es jūtu, ka tas ir normāli strādāt, ja tas būtu vilciens vai autobus. Tā vietā, lai es stūrētu mašīnu, es varu strādāt, un man ir pietiekoši vieta un komforts, lai es to darītu. Ja es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc, lai es stresotu par sastrēgumiem. Es varu mierīgi sēdēt, izdarīt savu lietu, laiku ceļā es varu pavadīt liederīgi, nevis pavadot to sastrēgumā. Tā kā tas ir forši, kad jūs arī to pamaniet, kad tas viss mainās. Jā, teiksim, vēl par to līdzsekošanu klientu apmierinātībai, teiksim, tehnoloģijas, kā tas vai tas paver jaunus ceļus, jaunas iespējas, teiksim, kā jūs tam sekojat līdzi, vai jūs plānojat, teiksim, izmantot un vai izmantojat? Protams, ka mēs arī, mēs diezgan līdzīgi darām, kā tagad, piemēram, pašā komplimentu mēnesī, ja, kad arī ar tādiem barkodiem, kur ir uzlīmēti autobusā, kad cilvēks var iedot tā kā atsauksmi par servisu, ja, un caur tehnoloģijām. Protams, ka mēs vairs nedaram, kad, tur neanketējam, nesadalām tur papīra lapas, ja, un tad gaidam, kāds kaut ko tagad atbildēs, kāds kaut ko attiecīgi novērtēs vai vēl kaut ko, ja. Pēc būtības, jā, mēs skatāmies, teiksim, tā saskarā ar klientu, teiksim, ar mūsu klientu tieši, ja, tad tas notiek attiecīgi caur tām digitālām anketām, ko viņi vienkārši aizpild, tas ir viens, ja. Protams, kad saskarsme ar klientu notiek caur mūsējiem dispečeriem, kad,
standartā, ja kaut kāds jautājums vai kaut kas nestrādā, vēl kaut ko, tad noteikti ar to kanālu saskarsme noteikti ar visiem Facebookiem, attiecīgi visiem kaut kādām platformām, kurās mēs esam. Nezinu, tā pašā autobusos ir tāda slavena lieta, ka cilvēki vienmēr mēdz aizmirst kaut ko vai kaut ko pazaudēt. Jā, un tā arī ir sava veida tā kā platforma, ar ko mums attiecīgi notiek saskara ar mūsējiem klientiem, jā, uz kur mēs attiecīgi atbildam. Jā. Tas ir viens. Jā. Protams, ka arī vēl papildus, kas notiek, papildus notiek arī tāda servisa, tā kā sava veida mērīšana, tātad arī kā esošā darbinieka apmierinātība, jā, ar visa veida, tur 360 grādu anketēšanām, jā, šādām formātām ar kaut kādiem viņa, apmierinātības pētījumiem, vēl kaut ko, un gala rezultātā tā viena no tā saskaras punktiem noteikti arī ir tas pats tas klients, ja, kas ir, tā kā, kā mēs vispār to visu darām, ja, un priekš, ka mēs veicam attiecīgi to saimniecisko darbību. Ja. Tā kā, protams, ka mēs redzam, ka arī, tie laiki mainās, ja, un uztveres mainās, un tu nevar vairs noturēt cilvēku uzmanību, tur stundu uz anketu, tur jāpāriet uz 1-2 jautājumiem un šādā formātā, ja, un mēs, protams, ka mums ir vēl tāls ceļš ejams, ja, tā kā arī tīpaši ņemot vērā, ka tomēr, skatoties kopumā, skatoties visā mūsējā, tādā koncernā vai grupā, ja, tomēr mums ir 600 darbinieki kopā, ja, tad tur rēķini, kur ikdienā standartā ir eksponēti pret mūsiem klientiem, ja, un tomēr tas process ir tāds, tas ir tāds maratons, uz ko mēs ejam, lai uzlabotu to, lai aiznest visu to informāciju pie cilvēkiem, lai aiznest to visu informāciju pie mūsiem klientiem. Jā, un tā kā tas tāds ikdienas darbs, ko mēs darām. Jā. Tas, kas man liekas, jums ir tā vide pateicīga, šo atsauksmu apkopošanai, principā cilvēks ir relatīvi ilgu laiku autobusā, ir daļai, kam nostīt nav ko darīt, jā, un, starp to, lai skatītos telefonu, ir protams, labi iespēja, šo atsauksmu atstāt. Varbūt ir padomā, nezinu, kaut kāds tur, ekstrēmi labākais vai sliktākais gadījums, kas sanāks klientu apkalpošanas ziņā risināt. Nezinu, tur kāds aizmirst, kaut ko pilnīgi trāku autobusā vai kaut kādu interesantu lietu, ko pieminēt. Grūti jau laikam ir pieminēt vienu. Jā, tā kā, ja mēs skatāmies, tad, ja es nemaldos, mēs skatījāmies pagājušajā gadā, mums aptuveni 6 miljonu cilvēku iet cauri attiecīgi cauri autobusiem. Tā kā 6 miljoni, tad pēc būtības ir 6 miljoni dažādu gadījumu, ja, ko varētu attiecīgi pieminēt. Ja. Noteikti ir ļoti daudz pozitīvas lietas un pozitīvas, ko mēs varam vairot, kā tu minēji, gan ar to kameni, gan ar tiem stingriem vārdiem krievu valodā, bet pozitīvi stingriem vārdiem gan krievu valodā. Ja. Un es neslēpšu, ka tomēr tā saskarē ar cilvēku, protams, ka rodās arī problēma situācijas, bet nevajag beigt no tām problēma situācijām. Jautājums, kā mēs tās problēma situācijas risinām. Ja, tā kā mēs cenšamies viņas kontrolēt un atrisināt, ar mūsējo tādu, emocionāli tādu inteliģenci, kad pēc būtības tā kā iekāpjot attiecīgi cilvēka, kurpēs, jā, vai nezinu, pieņemsim tādu. Tas varbūt smieklīgi atgadījumi, bet kas mums ļoti populāri rodās, kad vecāki raksta, ka mēs neesam paņēmuši bērnus un aizveduši kaut kur, pieņemsim. Ja. Es varu pateikt tā, ka mūsies uzņēmuma pamatvērtība un lieta, ko mēs esam nodevuši visiem šoferiem, neskatoties uz kaut kādām tālāk ejošām sekām, pieņemsim priekš uzņēmumu, kad, ja tev iekāp bērns un viņam nav, abonentu karta vai viņam nav nauda, vienalga, tad viņu ir jāved uz punktu, no punkta A uz punktu B, uz kurien viņam realitāte ir tā kā jābrauc. Un tad pašā brīdī, ja tur iekāp kontroli, tad, protams, ka valsts piestāda mums sodu, un mēs esam gatavi maksāt tos sodus, ja, lai tikai bērns droši var nokļūt no A punktu uz B. Un smieklīgi ir tas, kad dažreiz, kad tā kā bērni izdomā ar saviem draugiem patusēt, pieņemsim, Rīgā, ja, un tad pašā brīdī ierodās mājās, pieņemsim, 11, tas nevis kā ar vecākiem runājuši 8, ja, tad atnāk no vecākiem tāda milzīga sūdzība, kad redz, ka autobus tur 8, bērnu nav paņēmis un aizvedis uz mājām, ja, un tad mēs tur ieslēdzam visu aparātu,
kā ir iespējams nepaņemt bērnu. Ja? Un mēs meklējam to bērnu visās kamerās, meklējam visur vēl kaut ko. Beigās izrādās, ka bērnu vienkārši fiziski nav. Ja? Bet kaut ko vecākiem ir jāstāsta, kur tad tu esi bijis tās 3-4 stundas. Ja? Tā kā, labi, tas varbūt tāds ar humoru, bet galvenais ir to vienkārši saprast, ka tās mūsu vērtības un tās vērtības arī mūsiem šoferiem nav mainījušās. Un ir lietas, kas ir daudz svarīgākas pa materiālām lietām, un tā ir attiecīgi cilvēku drošība. Jā, šī tāda, man liekas, ļoti svarīga lieta arī man kā vecākam. Relatīvi nesen bija šeit pierīgā gadījums, kad meita, nesaukšu te konkrēti transporta līdzekļi, bet arī brauca 2 pieturas, viņai tur ir atvieglojumi, bet viņai nav līdz skolēnu kartiņa, un viņi principā vienu pieturu klausās par to, ka tūlīt tiks saukta policija un vēl kaut kas. Viņa laimīgi tiek līdz tam punktam, bet principā viņa vairs nebrauc ar transporta līdzekli. Viņa saka, nē, es nebraucu, man ir bail. Tas ir viens gadījums, kurš principā man tagad jādomā, kā bērnu atkal iedrošināt. Braukt ar šos transporta līdzekļus. Man liekas, ka šis ir vienkārši izcils piemērs, kā nolikt, teiksim, bērnus kā vispār prioritāri, tāpēc, ka, protams, viņi ir maziņi, viņi visu kaut ko var aizmirst, viņi izdomā, ka viņi ir aizbraukt uz Rīgu patusēt, viss kaut kas gadās, jā, un man liekas, ka šis ir vienkārši aplausu vērts, jā, teiksim, aplausu vērts tā attieksme īpaši pret tādu grupu kā bērniem. Es tev piekrītu, tā vajag, protams, ka, tomēr, kā es jau teicu, mums ir tie 600 cilvēki kopā, jā, un kādam dažreiz varbūt piemirstās šādas jautājumas, bet tādēļ mēs regulāri strādājam ar saviem darbiniekiem, ar teiksim, tā kā mūsu svarīgākiem cilvēkiem, ar šoferiem, atgādinām viņu un arī redzot tās atsauksmes. Es esmu pārliecināts, ka 99,9% to visu ievēro, jo ir būtiskas lietas, kurām tu nevari vienkārši pārkāpt pāri. Nē, pilnīgi noteikti arī cilvēki to pamana un novērtē, un kā es teicu, tur arī mēs redzam atsauksmes. Tā kā man tiešām prieks par to, ko jūs dariet, tiešām uzslavas un prieks. Varbūt, teiksim, no savas puses, nezinu, kaut kādu iedrošinājumu citiem dalībniekiem, pat ne gluži obligāti komplimentu mēnešu ietvaros, bet, teiksim, tādu mazu iedrošinājumu, kāpēc vispār ir svarīgi, teiksim, jāsakot līdz šim klientu apmierinātībai un visām šīm lietām, varbūt kaut ko, kas varētu būt iedrošinājums viņiem sākt to darīt un rīkoties tādā virzienā, kā jūs to darāt. Man liekas, ka primāri, teiksim, tāds kā komplimentu, es sākšu ar komplimentu mēnesi, ja piedot. Es pāriešu attiecīgi vienkārši uz tām globālām lietām, bet man liekas, teiksim, kā komplimentu mēnesi, es to varētu pateikt, ka tā ir super laba motivācija uzņēmuma darbiniekiem. Pēc būtības, kā mēs runājam, labu vārdu dot, teiksim, labas lietas, jā, ka tu vari paņemt pēc būtības, parādīt saviem svarīgākiem cilvēkiem, darbiniekiem, kad tevi ir novērtējuši 100 cilvēku ar pozitīviem vārdiem un paskatieties, kad reāli lai ko tur saka, tur nezinu, tur dažreiz, kā mēs zinām, tur Latvija, ne tikai Latvijā, bet visur presē jau patīk tikai, tā. Vajag to traģēdiju, vajag sidot, vajag kā teātri, jo reāli to ir gatava tauta maksāt. Ja? Bet šeit var ļoti labi redzēt, ka pēc būtības tā ir iekšējā motivācija cilvēkiem. Ja? Kad tu aizsūti vienkārši cilvēkiem, 100 pozitīvus komentārus, tad tu redzi, ka vienkārši gala rezultātā tas pozitīvs vairo pozitīvs. Un tu redzi, ka tikai tas uzlabojās vēl vairāk, ja tad pēc būtības. Laikam to komplimentu mēnesi nosaukt, vismaz tāda mana pirmā pieredze, jo pirmā reize piedalos kaut kā šādā, ja? Bet man tāda lielāka atziņa, ka pēc būtības diezgan, es nerunāšu par klientu servisu šajā gadījumā, es runāšu par to, ka tā ir super lieliska motivācija darbiniekiem, ja? Tā kā tas ir numur 1. Ja? Riktīgi laba lieta, ko tu saki, tāpēc, kad jūs to novadiet līdz tiem pašiem vadītājiem vai pārējiem, kur iesaistīt, man liekas, ka nevar būt labāks novērtējums tavam darbam, kā apmierināts klients. Ja, ka viņš, teiksim, pasaka foršus labus vārdus, un man liekas, ka ir tik daudz industrija darbvietu, kur tu vispār nekad tu nedzirdi. Ja, teiksim, kur tu esi vienkārši tur piegādātājs, tu piegādā, ja tu esi visu labi izdarījis, tad labākajā gadījumā tev neviens neko sliktu nesaka, ja, un ar to viss beidzās. Bet šīs lietas, teiksim, kad tu dzirdi labos vārdus, ka tu vari nodot to darbiniekiem, tā, man liekas, riktīgi laba lieta, un man prieks, ka mēs to varam tādā veidā arī palīdzēt, un man prieks, ka jūs to arī novadiet tālāk līdz darbiniekiem, ka viņi to dzird un zina. Jā, tā ir, un mēs to darām, to komunikāciju diezgan atvērti un tā kā rādam, jo pēc būtības tie ir viņi nopelni. Tie jau nav manēja nopelni sēžot kabinetā, ja, pēc būtības. Tie ir viņi nopelni, tā kā milzīgs paldies viņiem par to, jā, un tas, vismaz šī, nezinu, cik ir pagājuši 2-3 nedēļas, man liekas, fantastiski labi strādā. Tā kā
Tas ir pa komplimentu mēnesi. Pa pašu servisu, ja, tā kā, protams, tas ir būtiski. Ne jau, kam mēs vispār to darām, kāda ir mērķis teikt, attiecīgi saimnieciskai darbībai. Tā kā, ja tu nerūpēsies par klientu, ja nerūpēsies, teiksim, tā, lai viņš jūtās tā kā labi, ja, tā kā, tad noteikti tas, teiksim, tā, gala rezultātā atspoguļosies uz kaut kādām citām, teiksim, pašiem finanšu rādītājiem, ja, jo mēs jau vispār skatāmies, kaut arī mēs esam diezgan tādā kontrolētā un tādā kontrolētā nozarē, varētu teikt, jo pēc būtības mums pasūta lielāko daļu mūsu jau pakalpojumu pasūta valsts, kur valsts pasakot, vai kur Jāni, Pēteri vai Kārli, vai nezinu, Annu, vai tur Emīliju ir jāizved no punkta šeit un šeit. Ja, pieņemsim, tā kā ir jāved, un mums vienkārši tur ir jābūt pēc būtības vienalga, vai tur Anna, Kārlis vai Pēteris būs, ja, tādā formātā. Ja. Bet arī pašā brīdī mēs tā kā ar svaigu tādu skatījumu uz visu nozari, ja, mēs gribam būt tomēr tādi ne ledlauži, ja, bet kad ar tādu diezgan skaidru tādu jautājumu uzdošanu, tad priekš kā mēs to darām, jo man liekas, ka šobrīd arī ar visām, nezinu, tām pašām koncernu izveidēm un pārējām lietām mēs jau esam drusciņi tā kā virzamies laukā no tā standarta. Mēs virzamies no tāda pieņemtā, ka to 20 gadus ir darījuši, ja, kad braucam un miers tā kā izdaram šo un šo, bet mēs... Valsts pasūtījums ir, ko tu vairāk? Tieši tā, bet mēs uzdodam jautājumus, vai nevar darīt šādi. Vai īstenībā to ir jādara šādā formātā, vai jums neliekas, ka mēs varētu izdarīt šitā, un kas ir ļoti pozitīvi, kad ir arī tā atgriezeniskā saite un kaut ko arī sadzird, jo man liekas, tad kopā vispār var mainīt to industriju un, teiksim, to nozari var mainīt, un tad gala rezultātā tā pārmaiņas, tās izmaiņas, viņas jau arī ir mērķētas, lai īstenībā cilvēkam tas būtu kvalitīvāk, lai cilvēks justos ērtāk un lai cilvēks reāli to izmantotu. Jo, ja neviens to neizmanto un tu nevērtē klienta servisu, tad kam tas ir vajadzīgs? Piekrīt. Forši, paldies, man ļoti patīk saruna. Tiešām, man ir tik daudz labas lietas, ko jūs dariet. Un to visu rezumējot, es ieteiktu visiem iekāpt autobusā Rīga-Liepāja, aizbraukt uz Liepāju. Pirmkārt, Liepāja forša pilsēta, otrkārt, uz turieni ved forši autobusi no foršas kompānijas. Un paldies par to, ko jūs darījat. Paldies arī par to, ka jūs piedalāties komplimentu mēnesī un mudiniet citus. Un ar prieku tikšos vēlreiz un papļāpāšu pēc kāda laika atkal. Un es vēl vienu maziņu mītu gribu salauzt. Okay. Liepājas autobusu parks nav tikai Rīga-Liepāja. Tā ir Pierīga, tā ir Ogre, tā ir Aizkraukla un šobrīd koncernu ietvaros tā arī ir Bauska. Pēc būtības, nosaukums ir mūsu dzimtās mājas, no kurienes mēs esam nākuši, bet pēc būtības mēs esam daudzreiz plašāki, daudzreiz lielāki, un mēs īstenībā pārvadājam cilvēkus ne tikai šī virzienā, bet diezgan plaši visā Latvijas teritorijā. Tā kā, bet bija super, bija patīkami ar tiem aprunāties. Tie, kas grib tādu īso braucienu mauc uz Bausku, tie, kas grib tā kā garāk uz Liepāju un apakaļ. Super, paldies, un tad uz nākamo sērijā. Tā.